Sveicināti, tu klausies raidierakstu Naudas lietas, kur mēs tiekamies ar finanšu un investēšanas ekspertiem un runājam par to, kā tad uzkrāt ilgtermiņā finanšu tirgos. Un šo raidierakstu organizē Finanšu izglītības biedrība, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām, lai katram Latvijas iedzīvotājiem būtu iespēja veidot savu ilgtermiņa labklājību. Un šajā raidierakstā man ir pastāvīgs viesis Vilhelms Karlsons. Sveiks, Vilhelm! Sveika, Līna! Pasākuma vadītājs un improvizācijas teātra aktieris. Un šajā brīdī primāri jau laikam investors, tas būtu arī pasākuma vadītājs un improvizācijas teātra aktieris, bet es sevi sāktu pozicionēt primāri jau kā investoru. Nu, topošais, jo tu kopā ar mani izjautā mūsu eksperts, ar kuru mēs tiekamies raidierakstos un uzdod visādus viltīgus jautājumus, par kuriem es īstenībā jau aizmirsu, jo man arī kādreiz bija šie visi jautājumi, kā ņūbījam, bet šobrīd esmu jau citā pusē un jau kādu laiku investēju, un tad es aizmirsu par šiem jautājumiem, un ir forši, ka man esi tu blakus, kurš visu laiku uzdod arī jautājums, kas varētu rasties tiem cilvēkiem, kas šobrīd tieši izzina investīcijas. Paldies. Investēšana kopumā ir forša lieta, tur nāk viegli forši jautājumi. Pie mums raidījumā ir eksperts, ir viesis Ralfs Vīlants. Sveiks, Ralf! Labdien visiem, labdien abiem! Jā, un Ralf ir VIA Communications partneris. Ja, un komunikācijas eksperts. Ralf, vai tu varētu arī pastāstīt saistībā ar tavu profesionālo darbību, kā tu esi saistīts ar investīcijām un, kā tu esi saistīts ar investīcijām? Tur laikam ir vairākas šķautnes. Viena šķautne ir, teiksim, profesionālā šķautne, kas ir saistīta ar to, ka mūsu uzņēmums konsultē citus uzņēmumus par dažādām komunikācijas praksēm, tehnikām, stratēģijām, tostarp arī tajā brīdī, kad uzņēmums dodas vai publiskā tirgu ar akcijām, vai piedāvā obligācijas, vai ir dažādi citi risinājumi, kur nepieciešams uzrunāt plašāku investoru slāni, tostarp arī tātad radīt uzticību sabiedrībā, it īpaši orientējoties uz tā dēvētajiem retail investoriem vai katru no mums. Un otrs, protams, es esmu kā privātpersona. Un kā privātpersonai man ir visi motīvi, bažas, intereses, tieši tāpat kā jebkuram cilvēkam. Protams, ka tajā brīdī, kad es esmu profesionāls, man kā privātpersonai šo to ir iespēja kā vairāk saprast kontekstuāli un arī padomāt par savām investīcijām. Un līdz ar to es arī esmu investors. Jā, Ralf, kamēr tev skatījos, es nodomāju, ka mēs iepriekš ar Vilhelmu runājām šajā naudas lietās raidierakstā par to, ka vajag investēt un ka tas ir veids, kā mēs varam uzkrāt ilgtermiņā, un arī izrunājām salikto procentu ieguvumus un ka ir liederīgi izmantot saliktos procentus, lai kapitāla audzētu, bet te pašā laikā pētījumi parāda, ka neskatoties uz zināmiem ieguvumiem no tā, ka mēs ilgtermiņā investējam, tomēr daudziem cilvēkiem ir bailes, un tieši ir bailes zaudēt naudu, un tas ir iemesls, kāpēc viņi neinvestē. Un arī klausoties tevi, kad tu pateici, ka tu esi pats privāts investors, un otrs, ka tu arī konsultē uzņēmumus komunikācijas jautājumos saistībā ar IPO, saistībā ar komunikāciju par akciju emisiju, tad savā ziņā šajā te komunikācijā, tas ir, manuprāt, mans pieņēmums, noteikti ir kaut kāds arī vadlīnijas, kas iedrošina cilvēkus un arī parāda to, ka risks pastāv, bet tomēr šo risku arī var pārvaldīt. Visdrīzāk varbūt jāskatās arī no sākuma uz tiem pamatiem, kāpēc Latvijas auditorija varbūt nav līdz šim bijusi ļoti aktīva ieguldījumos, un tur es redzu varbūt, divus tādus pamatiemeslus. Pirmais ir vēsturiskā skepse, uzticēties kādam vispār ieguldīt, un to mēs varam arī palasīt kaut vai mūsu literatūrā, teiksim, mērnieku laikos, kas notiek, ja tu kādam uzticies, vai ceplī arī, teiksim, tie piemēri ir tādi, ja tu uzticies kādam savus līdzekļus, tad visdrīzāk nebūs labi. Tie ir tādi arhetipiski piemēri, kas Latvijas sabiedrību ir padarījuši tādu skeptisku. Un tad tam klājās virsū tā pieredze, kas Latvijā veidojās auditorijai no privatizācijas. Un tā pieredze ir samērā tāda skarba. Gan, teiksim, tie zaudējumi bankās, kas varbūt nav saistīts gluži ar ieguldījumiem vērtspapīros, bet tie ir ieguldījumiem depozītos.
Bet pēc tam arī tās publiskās akciju sabiedrības, kas privatizācijas rezultātā viņas nevienmēr lielākās netika labi pārvaldītas, un kā rezultātā akcionāriem nebija nekāda iespēja saprast, kas notiek ar tiem vērtspapīriem, kas notiek pašos uzņēmumos, un tur tā uzticība neraisījās, neveidojās. Un tikai pēdējos varbūt tādos 4, 5, 6 gados sāk veidoties tāds cita tipa vērtspapīra tirgus. Jau agrāk, obligāciju ziņā jau agrāk arī. Un kā to pārvarēt? Pārvarēt to var pilināt ar labiem piemēriem un iedrošināt, ka arī šie labie piemēri ir multiplicējami ar citiem piemēriem. Un šis tāds interesants īstenībā tāds atskats, vēsturiskais atskats, jo es pati personīgi iepriekš šo risku saistīju arī ar tādiem privātu stāstiem, jo man ir ļoti daudz arī man sekotāju vidū, kas rakstīja ģimenes pieredzes stāstus saistībā ar to, kā nauda tika zaudēta, tad, kad uzkrāja ar domu, ka viņi uzkrās un ka būs nauda mazbērniem, bet rezultātā notika, kā notika. Un tagad, kad tu pateici to vēsturisko atskatu, tad saproti, ka jā, īstenībā pat nav obligāti, ka tas notiek ar tavā ģimenē, bet arī tas, ka tu dzirdi apkārt, kā ir bijis, un tu arī rēģē, un tu arī izveidos tās bailes, ka ja es kādam uzticēšos, tad iespējams es zaudēšu līdzekļus, jo es esmu dzirdējis, kā tā ir bijis pagātnē. Mūsu komunikācijas žanrā ir tāds, komunikācijas praksē ir tāds jēdziens kā storytellings vai stāstu stāstīšana. Un stāsti ir ļoti lipīgi, jo stāsti, ja tā paskatās vēsturē, palīdzēja sabiedrībai izdzīvot. Tev nebija citas iespējas, kā uzzināt tikai to, vai tur priekšā nav lauva vai tīģeris vai zilonis, kā uzticēties tam, kurš tur ir bijis. Apēj to alu, tur ir lauva vai tur ir zilonis. Un tāpēc mūsdienās arī cilvēka domāšanas mehānisms ir izveidots tā, ka tu noklausies tos stāstus par slikto pieredzi, un tu uzreiz ņem vērā, viņi ir ļoti lipīgi. Sliktā pieredze pārnesās ļoti lipīgi vienam no otru. Un mums tie sliktie pieredzes keisi trāpa mūsu jau tā skeptiskajā domāšanā, un līdz ar to mēs kļūstam mazāk uzņēmīgi pret investīciju piedāvājumiem. Vilhelm, kā ir tev? Tagad tu klausies kaut ko Ralfs stāsta. Kā ir, vai tev pastāvēja kaut kāds bailes? Jā, es atceros tavu stāstu par Tesla. Bet kopumā, ja tā atskatīties, vai tev iekšā ir kaut kāds bailes saistībā ar investīcijām? Es domāju, ka 2 lietas man nāk šeit prātā, atskaitot Teslu. Pirmā ir, kas ir, es domāju, lielā mērā sakrīt ar to, ko jūs minējāt, tas saucamies padomju mantojums, ka lielā mērā, teiksim, dzirdot no vecmāmiņas stāstiem, vai tur kā ir grūti gājis, un ka ir visu laiku jābūt, no sērijas tur es diezgan droši, ka tas ir vārds vārdā, kā man vecmāmiņa teikusi, jātur ķešā naudiņa visu laiku kaut kur, lai ir. Un tā ķeša, protams, nav investīcijas, investīcija metafora, tā ir tāda burtisks sainītis kaut kur. Zeķe, jā, ideālā gadījumā. Un tas ir viens, kas ir, pat ja es racionāli saprotu, ka ka tam nav nekāda tāda reāla, tālajoša skatījuma, tas tāpatām emocionāli kaut kā aizķerās, esot maziņam, vai arī esot lieliņam, vienalga, ejot cauri gadiem. Tas ir viens. Un otra lieta, kas man liekas īpaši, mēs ar Ralfu pirms podcastu tieši runājām bišķiņ par inflāciju un kā tas ir uzkāpis un tagad iet uz leju un ar visu to, kas ir noticis pēdējo burtiski mazāk kā 10 gadu laikā. Bija Covid, sākās karš Ukrainā. Ir visas šīs lietas, kas notiekās, kas arī, man liekas, lielā mērā rada tādu, es nezinu, nestabilitāti pasaules kaut kādos notikumos, un varbūt tas raisa tādu ideju par to, ka vai man vajag tagad kaut kur investēt, jo visticamākais, jebkas, kur es varu investēt, realistiski var arī nobrukt. Tāpēc, ka viss tik ļoti strauji krīt un mainās, un vēl kaut kā, un to paredzēt ir tā, es nezinu, man liekas, mēs dzīvojam uz tāda shaky ground lielā mērā, uz tādas, nedrošas zemes pēdējos pāris gadus, un varbūt tas kaut kā emocionāli arī atstāja kaut kādu nospiedumu.
Jā, bet, zini, te pašā laikā tieši Covid un arī karš Ukrainā ir tie notikumi, kas daudzus cilvēkus pamudināja sākt veidot ilgtermiņu uzkrājumus. Un man arī ir gan draugu pieredze, kad viņi sāka tiešām Covid periodā un tajā brīdī, kad sākās arī karš Ukrainā, sāka mani bombardēt ar jautājumiem un kur, ko, kā es gribu, man vajag. Un tāpat arī no savas auditorijas es gūstu informāciju, ka tieši Covid ir bijis tas iemesls, kāpēc cilvēki sāka aizdomāties par to, ka viņiem ir nepieciešams ilgtermiņa kapitāls. Un tas tā arī ir interesanti, ka no viena skatu punkta, jā, tie ir notikumi, kas mums parāda, ka nekas nav prognozējams, jā, bet no otra skatu punkta arī mēs varam saprast, ka šie notikumi ļauj mums ieraudzīt to, ka mēs varam censties izveidot kaut kādu, spilvenu paklājiņu, bet kaut kādā veidā mazināt to nākotnes riskus, kas mūs sagaida. Jo, forši bija gan Covidā kaut kādā, kurš būs kaut kad nākotnē, gan jebkādās citās situācijās nākotnē, forši, ka tev ir kapitāls, forši, ka tev ir nauda. Tad tev ir arī iespējas rīkoties. Un tad arī, man liekas, arī šita vulnerability, tā kā, kad tā ievainojamība, kad mēs saprotam, ka mēs no tiem ārējiem apstākļiem varam tikt ievainoti, arī mudina mums rīkoties. Starp citu, es neesmu izņēmums. Covid un arī personīgā finanšu krīze ir bijis tas iemesls, kāpēc es sāku savu ceļu uz finansiālo neatkarību, kur es iekšā lieku nevis bagātību, un tagad es būšu finansiāli neatkarīga, varēšu atļauties visu, ko vēlos. Nē, man tā doma tajā finansiālā neatkarībā ir mazināt atkarību savai naudai no ārējiem apstākļiem. Ja, lai kas notiekās, jā, tas ietekmēs manu naudu, jā, bet nevis tā, ka es palieku nulē, jā, tā kā bēšā bez nekā. Bet lai vienkārši tā ietekme ir pēc iespējas mazāka. Un arī Ralfs, runājot par šo te risku, manā gadījumā man tā motivācija ir bijusi spēcīgāka par tām bailēm. Tieši tas pats arī manā gadījumā. Jā, jo man bija bail, jo tā nauda arī Vilhelm sanāk, man nebija uzkrāts nekāds kapitāls tajā brīdī, kad es sāku investēt, un man vajadzēja to kapitālu veidot, un, protams, es uzdevu jautājumu, vai es veidoju šo kapitālu zeķē ķešā, vai tomēr es investēšu, un tā motivācija, man bija bail, bet tā motivācija ir bijusi spēcīgāka, jo es atkal atskatījos uz to, ka ilgtermiņā naudas vērtība zūd. Un arī atskatoties pagātnē uz inflācijas rādītājiem, vispār kopumā, ko es varēju nopirkt tad, kad es sāku strādāt 2007. gadā, un ko es varu nopirkt par to pašu naudu 2020. gadā. Jā, un man tāds absolūti skaidrs bija, ka naudas vērtība mazinās. Un tad kāda ir tā iespēja, lai es varētu gūt labumu no tā, ka ekonomika attīstās, un kā es varētu arī izmantot salikto procentu principu. Jā. Un tad sanāk man tā, es gāju to ceļu, kad it kā tur lauva varētu būt, jā, bet es aiziešu pati pārbaudīšu, vai tiešām tā lauva tur ir. Jā, un tas atmaksājās gadījumā, ja tu esi pirmatklājējis. Jā, bet nākamais ir, tas atmaksājas, bet nākamais moments, risks pastāv vienmēr. Un, zin kā, manā iepriekšējā profesionālā pieredze saistīta ar aviāciju, un aviācijā riska nozīme ir ļoti augsta, un tur izvērtē visa veida riskus, un tur ir tāds teikums, ka risks nekad nav vienāds ar nulli. Nekad. Un attiecīgi arī investīcijās es redzu šis te līdzības, un investīcijās risks pastāv vienmēr, bet nākamais risku var pārvaldīt. Un arī aviācijā ir tā, ka risku pārvalda ieviešot dažādas procedūras, ieviešot noteikumus, kas katram ir jāievēro, šis risks tiek pārvaldīts, viņš tiek mazināts. Un investīcijās jau ir tieši tāpat. Jā, ka mēs varam šo te risku pārvaldīt. Bet varbūt tad šajā momentā ir tas jautājums, kādu risku es kā cilvēks esmu gatavs uzņemties. Vai ne? Tas vienmēr laikam ir pats būtiskākais jautājums, un es esmu konstatējis, ka, ja runā par mani kā par privātu personu, tad man tā riska tolerance ir samērā augsta.
es vienmēr gatavojos, ka kaut kas no tā, ko es ieguldu, es pazaudēšu. Un man tas jau ir iestrādāts tajā visā domāšanā. Iespējams, man viņi ir pārāk augsti, varbūt vajadzētu tomēr būt arī kritiskākam kaut kur. Un tad es arī šo savu vājību zinot, esmu uzticējis lielāko daļu no saviem ieguldījumiem 2 dažādiem aktīvu pārvaldniekiem, no kuriem viens ir vairāk tā kā pasīvs un vairāk dodās tā kā fondu virzienā, respektīvi fondos, jā, dažādos ETF-os. Un otrs savukārt ir aktīvāks, kas aktīvāk seko vairāk uzņēmumu bilancēm un iegulda konkrētās akcijās. Un tad es redzu, ka ik pa laikam man kaut kas pazūd un kaut kas parādās no jauna. Un, ja man interesē, tad es viņam pajautāju. Bet vēsturiskā pieredze, uz ko mēs, protams, vienmēr nevaram paļauties, ir bijusi laba par viņiem kā par profesionāļiem, un tad es arī tā uzticos. Un tad vēl trešā daļa ir mazāka, kas ir mana smilšu kaste, kur es pats ieguldu akcijās, sekojot līdzi, bet ņemot vērā, ka es esmu profesionāls savā darbā, bet neesmu profesionāls ieguldītājs, man nav laika sakot tik daudz līdzi, tad es cenšos to savu smilšu kastu padarīt mazāku pēc iespējas. Nu, un 4. pēdējā sadaļa ir obligācijas, jo skatoties, teiksim, pēc personas koda, man pienāk tos ieguldīt arī obligācijās. Un tad tur savukārt ir krāju obligācijas un vēl šīs tās. Un krāju obligācijas vispār. Es negribu promotēt, bet laikam ir tīri labs produkts, tīri no obligāciju viedokļa. Jā, es domāju, ka mēs varam noteikti arī atrunāt mūsu klausītājiem, lai ir skaidrība, ka visas ieguldījuma stratēģijas ir saistīts ar zaudējumu risku un arī raidierakstā naudas lietas. Nekas no tā, ko minē eksperti, vai no arī es un Vilhelms, nav jāuzskata par ieguldījumu padomu. Saturs, kuru mēs veidojam, tiek domāts izglītošanas nolūkos, un katrs pats personīgi ir atbildīgs par finanšu lēmumiem. Un attiecībā uz krāju obligācijas, pat cik tas ir valsts obligācijas, un arī tīri no instrumentu viedokļā, tas ir visās mācību grāmatās ir rakstīts, ka valsts obligācijas ir instruments, ir viens no instrumentiem ar viszemāko risku. Nu jā, bet viņas arī garlaicīgākas ir līdz ar to. Jā. Tāpēc man ir tā smilšu kaste, bet es savam riskam atļaujos mazāko sadaļu, tā iemesla dēļ, lai uzticētu to lielāko sadaļu profesionāļiem un tā. Kamēr mēs neesam aizgājuši tālāk, viena frāze, ko es nojaušu, kas varētu būt, bet aktīvu pārvaldnieki, tā ir kaut kāda juridiska persona, kas investē, teiksim, tavus līdzekļus un pēc tam saņem kaut kādu procentu no tā. Jā. Okay. Teiksim, tas pirmais ir tā kā finanšu iestāde banka, kas ir licencēta finanšu institūcija, un otrs ir licencēta nebanka, kas ir vienkārši aktīvi pārvaldnieks. Okay. Kuram ir pieeja manam kontam, un tad viņi rīkojās balstoties uz manu pilnvaru un manu ticību viņiem, ka viņi zina, ko dara labāk nekā es. Okay. Ka viņi vairāk var izskatīt bilances un saprast peļņas zaudējumu aprēķinus un reportus, un ceturkšņa ziņojumos var iedziļināties vairāk nekā es. Okay. Ja es esmu viena persona, viņi ir liels kolektīvs cilvēku, kuri apspriežās un veido kolektīvu viedokli. Jā, man patika, kā tu teici, es apzinos, ka mans risks ir ļoti augsts, varbūt pat pārāk augsts. Jā, tad sanāk, ka tu apzinies savu riska toleranci, un tālāk tu pieņem lēmumus, kā ir gan drošāk priekš tevis ikdienā, gan arī drošāk priekš tavām finansēm ikdienā. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un arī Vilhelm arī tā kā ķer savu kaut kur aiz auss, ja, saprast šo te savu riska toleranci, un attiecīgi arī veidot tādu portfolio, izvēlēties tādus instrumentus, izvēlēties tādus ieguldījumu veidus, lai gan finanses ir drošībā un nebūs kaitējums no tā, ka kaut kas impulsīvi notiek, ņemot vērā, ka, piemēram, riska tolerance ir augsta, gan arī no emociju ziņā, arī, ja tu velti savus līdzekļus pārvaldītājiem, tad tur, kā tu minēji, ir komanda, ja, kas pieņem lēmumus, un arī tev emociju ziņā ir mierīgāk gulēt naktīs. Bet vispār kopumā, ja mēs runājam par investīcijām un par risku, ir jāveido tāds portfolio, ka tu vari mierīgi gulēt naktīs. Jā. Un es arī konstatēju, ka mani līdzekļi ir ieguldīti, teiksim, akcijās, par kuru tirgu sāk runāt vēlāk. Un es konstatēju, ka tur jau kaut kas man ir nopirkts, un tādā ziņā es esmu priecīgs, jo tad, kad tirgus par kaut ko sāk ļoti nopietni runāt, tad varbūt jau ir nokavēts.
No komunikācijas ziņas, jā, īstenībā tā tas ir, un arī var redzēt, es pati personīgi varu redzēt, ja mēs runājam par individuālām akcijām, jā, tad informācija mēdījos parādās tad, kad jau tas pieaugums tam akcijām ir. Jā, un sanāk, tie, kas ir individuāli investori, bet tas ir mans pieņemums, šis ir mans personīgs viedoklis, ka tie, kas ir individuāli investori, viņi jau ieiet pozīcijās tad, kad cena ir salīdzinoši augsta. Tad, kad var izlasīt CNBC vai kaut kur citur, 5 akcijas, kuras ir vērts paskatīties. Ja publisks mēdījis ar ļoti lielu auditoriju ir kaut ko tādu paziņojis, tad jau ir par vēlu. Tad jau varētu būt, ka ir par vēlu. Varbūt nav par vēlu, bet nav arī labākais mirklis senojums. Tieši varbūt pieskaroties šim, lai mazinātu risku, vienmēr viena no galvenajām lietām ir būt informētam. Tad varbūt jūs abi varat padalīties ar vietnēm, ar kaut kādām mājaslapām. Nu, CNBC tātad ir par vēlu. Kuras ir tās mājaslapas, kur ir par agru? Kur ir par agru? Kur ir īstais brīdis, kur meklē kaut kādu informāciju? Nezinu, Ralf, varbūt tev no tavas personīgās pieredzes. Man šķiet, ka jāskatās līdzi lielo biržu mājaslapām, kas notiek tur, kādas ziņas kompānijas dod tur. Tad arī, protams, man šķiet, tas ir pats būtiskākais. Tad arī lielākie ekonomiskie starptautiskie mēdīji, tur ir vērts pasakot līdzi. Un arī varbūt būtiski ir pasakot līdz kādiem nopietnākiem investoriem vietējiem un starptautiskiem, kā viņi novērtē tirgu vai iespējas pirms tam. Vai tajā brīdī, kad sāk veidoties, tirgu informācija, ka kāda kompānija dosies noteiktā ceļojumā pēc potenciāla akcionāra naudas caur IPO vai publisko akciju piedāvājumu, ko tirgus saka dažādos formos vai viedokļos, kas notiek ar kompānijas bilanci, vai viņi ir pietiekami laba, un vai kompānija ir pietiekami daudz līdzekļu, un vai tas biznesa modelis ir noturīgs. Es konkrētus, es nezinu, mēdījus varbūt laikam atturētos tagad pašlaik arī nosaukt varbūt. Jā, man pašai ir sava pieeja. Jo, piemēram, Rāls minēja, ka viņam ir smilškaste. Jā, man nav smilškaste, man ir vesels dārs. Jā, un šo dārzu pārvaldu es pati. Un tāpēc man ir sava pieeja. Vispār sākotnēji, kur es skatos, man ļoti patīk skatīties heatmap. Īstenībā, ja vienkārši arī Google ievadīt heatmap un indeksu un nosaukumu, tad viņš arī parāda, un tad tu var arī vēsturiski izvilkt ārā, kā tad iet dažādiem sektoriem vai arī dažādiem uzņēmumiem. Un nākamais es izmantoju skrīneri, un šis izriet no investēšanas stratēģijas. Man ir mana investēšanas stratēģija, kurām ir noteikts struktūra, tā kā portfolio struktūra procentos, atkal izriet no manas riska tolerances, un mana riska tolerance ir salīdzinoši augsta, ja mēs viņu vērtējam klasiski, jo mans portfolio ir 100% sastāv no akcijām vai no instrumentiem, kur ir akcijas, tā kā akcija ETF. Bet šis atkal arī izriet no man vecuma, ka es šobrīd varu šo risku uzņemties, un es uz doto brīdi neieguldu instrumentos ar fiksētu likmi. Man ir bijuši instrumenti ar fiksētu likmi, bet es viņus pārdevu. Lūk, tā kā, kur es meklēju informāciju, es, ņemot vērā savu investēšanas stratēģiju, zinu, kāda tipa ETF-us es vēlos, un man ir arī individuālās akcijas, un vienkārši skrīnoju un lieku watchlistā. Un nākamais, es eko līdzi finanšu atskaitēm. Un tas ir manis kā priekš investori, ja es skatos individuālās akcijas, ir pats labākais, jo tur nav mēdīju viedoklis, citu analītiķu viedoklis, tur ir tīrie skaitļi, un es vienkārši tad skatos finanšu atskaites, skatos multiplikātors arī, un man rodas jautājumi, piemēram, kā tas ir bijis saistībā ar vienu no uzņēmumiem, kad viņš man bija watchlistā, viņam strauji nokrita akciju vērtība, un es nevarēju atrast iemeslu, jo finanšu atskaitē viss bija labi. Un tad es lienu iekšā mēdījos un skatos, kas varētu izraisīt šo te akciju vērtību kritumu no analītiķu skatu punkta. Jā, un tad, piemēram, izlasu, ka tirgus dalībnieki ir saskatījuši, ka šīs uzņēmums no growth, tā kā no pieauguma, akcijām jau vairāk iet uz value, un tas dalībniekiem nav paticis, un tas priekš manis ir signāls, value, tā kā tas ir tas, kas man īstenībā der manai investēšanas stratēģijai, un es varu izmantot šo te by the deep, šo te momentu, kad es varu vienkārši izpirkt
to, kas citiem nav paticis. Ja? Un, jā, bet šī ir tā kā mana individuāla stratēģija, un mēdījus, zin kā, var īstenībā lasīt, Yahoo Finance ir tas, ko es arī lasu, bet tas drīzāk nevis priekš lēmumu pieņemšanas, bet tas drīzāk vienkārši, lai sataustītu temperatūru. Jā, bet lēmumu pieņemšanu es pat personīgi balstu uz savu analīzi, uz to, ko es izvērtēju. Ok, labi. Paldies jums abiem. Man ir sarakstīns tagad galvā. Jā, bet mēs jau tā dziļi aizgājām, bet gribu tomēr atgriezties atpakaļ. Jā, tad ir tās bailes, un tas ir, kā vispār tās bailes pārvarēt? Žēl, kā tās bailes pārvarēt? Man šķiet, ka bailes var pārvarēt līdzīgi, kā tu sāc baidīties no citu cilvēku pieredzes stāstiem. Līdz ar to tu sāc arī iedvesmoties no citu cilvēku pieredzes stāstiem. Tur, protams, nedrīkst iekrist, varbūt, kas attiecās uz akciju tirgu vai vērtspapīru tirgu tādā FOMO lietā, ka tev bail neiekāpt vilcienā, un tad tu sāc pieņemt sporādiskus lēmumus, kas arī ir kļūda. Bet, kad tu sāc skatīties, jā, viss notiek. Un arī, kad tu redzi, ka sabiedrības tāda sociāla-ekonomiski aktīvā daļa aktīvi investē, un Latvijā tā ir jau arī pietiekami liela daļa, un to nevar salīdzināt, protams, ar, Igauniem, kas ir laikam 10 000 investori jau, un kas investoru formos savācās, ja ne stadionā, tad stadionam pielīdzināmā teritorijā. Bet, jā, un tad vienkārši skatīties, ko dara tie cilvēki, kuru piemēriem tu uzticies un kuriem ir kaut kādi pierādījumi viņu vai dzīves kvalitātē, kaut kādā ilgtermiņā, ka viņi to ir darījuši. Un dzīves kvalitāte nenozīmē tikai tur varbūt materiālās vērtības, bet arī uzskati un daudz kas cits. Un tad tu skaties un mēģini varbūt saprast, kāpēc viņiem tā ir, ko viņi dara labāk. Un tad tu sāc piedalīties formos, kuros viņi piedalās, un kaut kādā brīdī tu sāc atrast likumsakarības, un varbūt tad tie vienkāršākie sākotnējie finanšu instrumenti ir arī tas, ar ko var startēt. Un pēc tam jau domāt kaut kādā sarežģītākā lietā, ja tas tevi aizrauj un ja ir laiks izglītoties. Bet, jā, tā es to redzu. Jā, un tad īstenībā sanāk, ka tas baiļu pārvarēšana ir sākt iepazīt. Sākt iepazīt, jā, tas ir vienīgais veids. Un tieši tāpat, mana pirmā investīcija pieredze vērtspapīros ir samērā sena, bet, tā aktīvi, kā investors, es nemaz tik ilgi nedarbojos. Tie ir kaut kādi 6-7 gadi. Pirms tam es vairāk darbojos, ieguldot šo to nekustamā īpašumā, kas varbūt tajā brīdī nav vajadzīgs. Bet tad es konstatēju, ka nekustamais īpašums ir samērā bīstams tirgus kaut vai likviditātes dēļ. Ja tev vajag pārdot, tu nevar pārdot uzreiz. Ja tu gribi pārdot uzreiz, tad tas ir ar lielu diskontu. Un savukārt akciju tirgus un vērtspapīra tirgus ir stipri vien likvidāks. Un tad es arī vienkārši tajā brīdī arī sapratu, ka es esmu ļoti daudz domājis par ieguldījumiem vērtspapīros un akcijās. Un es vienkārši neesmu to darījis. Un ka vienkārši beidzot tā nopietni tam jāķerās klāt. Un tad es arī to sāku darīt. Jā, likviditātes ir bijis arī mūsu. Mums ir 2 iemesli, kāpēc mēs neesam izvēlējušies nekustamo īpašumu. Kaut gan, ja mēs tā paskatāmies vēsturiski un arī paskatāmies uz to, ko man mācīja mani vecāki, tad nekustamais īpašums pa lielam ir tas, kur būtu jāiegulda. Un arī atskatoties uz saviem paziņām draugiem, tad viņi sāka savu investēšanas ceļu caur nekustamo īpašumu. Bet mēs paši neieguldījām nekustamā īpašumā. Pirmais kapitāla dēļ, mums nebija uz to brīdi kapitāls, lai mēs varētu iegādāties bez aizdevuma nekustamo īpašumu, tas ir viens, un otrs, likviditāte ir tas nākamais. Mēs arī ar vīru meklējām to veidu, kur mēs varētu salīdzinoši ātri arī, ja vajag, šos te līdzekļus realizēt. Jā. Un jā, par to baiļu pārvarēšanu man īstenībā, Ralf, ļoti patika, kā tu teici, ka vajag skatīties uz tiem labiem piemēriem, vajag skatīties uz to dzīves kvalitāti, kāda ir šiem cilvēkiem, kāds tas domāšanas veids, kas ir tas, ko viņi dara, kas ir tas, ko viņi apmeklē, kas ir tas, kāda informācija viņi patērē. Un šis īstenībā Vilhelms man lika saprast, ka tajā brīdī, kad es sāku izzināt, tas nenozīmē, ka es jau sāku investēt. Un tu vari sākt izzināt, tu vari sākt meklēt informāciju,
informāciju un vienkārši pētīt, un tad pieņemt lēmumu, vai tiešām man ir bail, un bail no kā, un kā es varu šīs bailes mazināt, kā es varu riskus mazināt, vai nu arī tu vari iegūt informāciju, kur es biju agrāk. Es dzirdu un es saprotu šo domu. Man liekas, ka personīgi man, un es ceru, ka tā nav, bet es pieņemu, ka tā varētu būt arī daļai klausītāju, skatītāju, ka es teorētiski saprotu šo domu, tā kā aplūkot kaut ko, un tad pēc tam, kad es jūtos droši par šo informāciju, tad tā kā iet ar abām kājām dziļākos ūdeņos. Bet man liekas, ka man vismaz tā problēma šeit būtu tāda, ka man nav līdz galam interesanti to vērot, ja es ne līdz galam piedalos. Man būtu garlaicīgi. Es neredzu sevī to motivāciju, pat ja es saskatu, ka tas būtu vērtīgi, aplūkot kaut kādu tur investīciju daļu vai kaut kādas akcijas vai kaut ko pats viņās neinvestējot. Bet, kas man liekas ir laba lieta šobrīd, investēt var ar ļoti, ļoti mazu naudas summu, burtiski zem 10 eiro, pat 1 eiro var kaut kur investēt. Un labā lieta, laikam, matemātikā ir tāda, ka procenti jau nemainās neatkarīgi no tās investētās summas, un līdz ar to var sakot līdz kaut kādiem procentiem, kā viņi kāpja, kā viņi krīt. Es atceros, man bija kaut kādas, nezinu, es biju vai netīšām ielicis vai kaut kas, bet nepilns kaut kādus 2 eiro kaut kādā kriptovalūtā. Tad es skatījos, kā... Netīšām, man patika šī te piebilde, netīšām. Jā, paslīdēja pirksts. Un tad man viņi stāvēja tur, un es skatījos pusgada griezumā, kā man 2 eiro ir tur uzkāpuši vai nokrituši 50 centu robežās. Oh. Man arī bija ieguldījums kriptovalūtā šo pašu iemeslu dēļ. Revolūtā es nopirku 21 kriptovalūtu, katrai uzliekot pa 10 eiro. Un tad es pieņēmu, ka tā ir man izklaide vairāk, līdzīgi kā suņu skriešanas sacensības, kas man kādreiz patika Londonā. Un es arī liku uz suni, nelasot, kurš tur ir smagāks, kurš vieglāks, kurš lietas laikā izslīd no trases, bet vienkārši, kuram ir nosaukums raķete. Ja bija nosaukums raķete, tad es uzliku viņam, vienkārši vairāk izklaide. Tava riska tolerance tiešām ir augsta. Bet tur es arī konstatēju, ka tā ir izklaide vairāk. Tad dienas beigās tīri nejauši viņš uzkāpa tas portfels uz 250 eiro. Tad es viņu pārdevu. Bet tā bija vairāk izklaide, tiešām tas nav tā. Bet tā, lai saglabātu kaut kādu interesi arī par to, kas notiek tur, tajā tirgu, kuram es līdz galam neticu. Jā, bet jebkurā arī izklaidē ir arī izglītības moments. Jā, arī tieši tajā brīdī. Tā bija izglītība. Jā, ka tajā brīdī tu arī var saprast, sākt ar mazām summām, piemēram, un saprast, ka nē, šis ir pārāk priekš manas riska tolerances, man jāmeklē ir kaut kas vienkāršāks un kaut kas ar mazāku risku. Jā, bet par tiem suņiem man relatīvi ir jautājumi. šis ir laikam manā pieredzē visneierastākais savā ziņā, nezinu, vai investēšanas veids, bet visneierastākais stāsts saistībā ar to, kur var virzīt savu naudu ar domu iegūt vairāk. Tas nebija ar domu iegūt vairāk, tas bija vairāk ar domu iemācīties vai piespiest sevi pasekot līdz, kas notiek kriptovalūtu tirgu, kāpēc tur notiek tā, kā tur notiek. Un nav tā, ka es ļoti daudz no tā izvilku, vērtīgas zināšanas, bet tur es arī sapratu, ka tā ir ļoti bīstama investīcija nopietniem ieguldījumiem, jo tu vispār nespēji kontrolēt, kas tur notiek. Un tagad regulējums sāk parādīties, bet tas bija stipri vēl pirms regulējuma, kad es to darīju. Un tie bija 210 eiro kopā, līdz ar to es arī riskēju, ka tas ir tas, kas var samazināties. Viņš noteikti nepārvērtīsies par 0, jo tā ir 21 pozīcija, bet kaut kas aizies uz leju, kaut kas aizies uz augšu un tā. Jā, bet varbūt arī parunājam par to, kā saprast savu riska toleranci pirms es sāku investēt, jo es būšu atklāta godīgā, es izmantoju riska tolerances testu. Tad ir, man liekas, arī Latvijas bankā ir mājaslapā pieejams riska tolerances tests, tur var atbildēt uz jautājumiem un saprast, kāda ir tava riska tolerance un kādus finanšu instrumentus ar cik lielu risku kā tu varētu uzņemties un gulēt mierīgi. Un es arī izgāju to riska tolerances testu nevis Latvijas bankas
bankas mājaslapā, bet es izgāju Vanguard, tas ir ETF pārvaldītājs. Es tieši skatījos viņu ETF, un es arī izgāju viņam riska tolerants, un man riska tolerants uzrādījās konservatīva. Un tas nozīmē, ka man būtu jāveido konservatīvs portfolio, un tajā brīdī man bija tāds, laikam nezinu, jā, un tie riska tolerants testi ir tāds varbūt arī iespēja tādu kā šablonu sev paņemt, jā, un paskatīties uz to, kā varētu viņu veidot, bet nākamais to īsto riska toleranci es sev atklāju tikai tad, kad es sāku investēt. Tikai tad, kad es pirmo reizi iegādājos S&P 500 ETF, un tad, kad es pirmo reizi ieraudzīju, ka viņam ir zaudējumi, un tad, ok, ir zaudējumi, es pirkšu vēl klāt. Ja, un tas bija tāds moments, ka man tā riska tolerance ir salīdzinoši augsta, jeb man tiešām neuztrauc, kas notiek ar manu portfolio, man ir skaidra sapratne, ka es to darīšu vēl 30 gadu garumā, un ja konkrētajā brīdī man portfolio ir zaudējumi, ļoti labi, es varu pirkt klāt. Un šī man stratēģija ir atmaksājās 2022. gadā un 2023. gadā, kad 2022. es sapirku vēl klāt, un 2023. es biju, cik guvusi ienesīgumu, un šis man deva to sapratni, ka jā, mana riska tolerance ir augsta. Bet kā cilvēks, viens ir tie riska tolerances testi, bet otrs varbūt, Ralf, tu vari pakomentēt, kā cilvēks var saprast, pirms viņš sāk investēt, kāda ir viņa riska tolerance un kādu risku viņš ir gatavs uzņemties. Visdrīzāk, man šķiet to ar savu pieredzi un savu stāstu ļoti labi arī parādīja to, ka testi ir nepieciešami, ka vajadzētu atrast veidu, kā sevi notestēt. Jo tās ir lielas kļūdas, kuras, nezinot sevi, tu vari tā kā pieļaut nākotnē. Protams, testus var arī mazliet, visdrīzāk mēs esam iemācījušies kaut kur arī apmānīt, un līdz ar to mēs tikai pēc tam dzīvē redzam, ko mēs darām savādāk un tā. Tad, kad teiksim, es sāku aktīvāk ieguldīt, tad es arī aizpildīju bankas anketu, kur daži jautājumi bija arī par riska toleranci. Bet jā, varētu būt bijis labi, ja viņi būtu bijuši vairāk iespējams. Teiksim, tāds tests būtu ļoti liela vērtība no viņiem. Teiksim, ja to varētu izdarīt. Vilhelm. Jā? Aizpildīt. Es klausos, tas bankas tests izklausās interesants, jā. Bet atkal ir jāsaprot, ka varbūt ir tā starpība starp risku, kuru mēs varam uzņemties, un arī tiem veidiem, kā mēs risku mazinam. Jo tiešām, ja es skatos uz savu risku toleranci, momentā es neesmu gatava ieguldīt naudu tur, kur es nesaprotu, jā, piemēram. Tāpat arī es neaizdodu nevienam naudu, piemēram, ja man draugi tur paziņas jautāja, kādreiz, jā, tad es vienmēr saku, nē, jā, tas nav paredzēts manā budžetā šobrīd, jā, un es kopumā tiešām attiecībā uz savu naudu esmu ārkārtīgi konservatīva, bet es arī mazinu risku, piemēram, tas pats investēšanas periods, pat cik viņš ir ilgtermiņā, tas ir viens no veidiem, kā es mazinu risku. Un tāpēc esmu arī gatava uzņemties augstāku risku. Nākamais ir tie paši instrumenti, tad es neieguldu individuālās akcijās, man ir individuālās akcijas manā portfolio, bet līdzīgi kā arī Ralfa pieredze, tas ir izglītības momentam, tas ir viens, un otrs tie ir tādi satelīti, un vispār mans portfolio, mūsu vecumdienu portfolio princips ir kodols un satelīti. Un šis kodols mūsu portfolio, viņš ir izveidots no ETF-iem. Un ETF ir augsti diversificēti instrumenti. Un es arī kaut kādas arī saistībā ar mēdījiem, starp citu, arī tad, kad ir kaut kādas ziņas par uzņēmumiem, kad parādās informācija, ka kādam tur krasi auga vērtība, es uzreiz skatos uzņēmuma sektoru, kurā viņš darbojās, un arī skatos ETF-us, kas izseko šos te sektors. Jo ir vēl viena lieta attiecībā uz akciju tirgu, ir tā korelācija. Un ja kādam uzņēmumam kādā konkrētajā sektorā iet ļoti labi, jā, jo šis sektors šobrīd attīstās, tad bieži vien arī citiem uzņēmumiem arī tajā brīdī vērtība
akciju vērtība pieaug. Un tad es šādas idejas no mēdījiem atstrādāju ar ETF-iem. Un šī ir mana strateģiski mērķi. Un lūk, un tad tie ETF-i plus vēl investēšanas termiņš, tas ir veids, kā es mazinu risku. Ja? Un tāpēc arī mans portfolio, ja tā paskatīties klasiski, tad viņš skaitās augsta riska portfolio, jo viņš pilnībā sastāv no akcijām. Divos vārdos tu minēji vārdu kodols sastāv no ETF-iem un satelītiem. Kas ir satelīts? Satelīti ir individuālās akcijas. Satelīti, ir pavisam neliels procents no kopējā portfolio depozītā, kas vienkārši tur ir. Un atkal tie ir strateģiski mērķi. Ja tirgus dos iespēju, es pārdošu un gūšu ienesīgumu. Ja nē, es turpināšu turēt. Jo atkal tie satelīti, kurus esmu izvēlējusies, tās nav pieauguma akcijas, tie nav uzņēmumi, kas šobrīd strādā ar zaudējumiem un ar lieliem parādiem. Nē, tie ir stabili uzņēmumi, kuri gūst peļņu un kuriem ir parādi, bet viņi tiek ar tiem galā. Un kopumā esmu gatava arī šos uzņēmumus turēt arī vēl ilgāku laiku nekā tuvāko gadu laikā. Okay. Tu jau laikam darbojies kā profesionāls investīciju pārvaldnieks. Nē. Pēc uzvedības modeļa, nevis varbūt pēc šī ir izkopšana. Starp citu, šī ir izkopšana. Tas nav tā, ka es uzreiz, ka tajā pirmajā reizē, kad es iegādājos S&P 500, ka tajā brīdī es uzreiz zināju, kāda būs mana investēšanas stratēģija. Nē, šis ir, es vienkārši gadiem izkopu savu stratēģiju, kā es vēlos redzēt savu portfolio. Un nākamais atkal... Tur ir arī daļa no izglītošanās, ka ar katru nākamo kustību, tu vienkārši izglītojies. Un man ir arī individuālas akcijas, kas ir ar mīnuszīmi. Atzīšos, man arī. Bet tā mīnuszīme neietekmē tik lieli kopējo ienesīgumu, tas ir viens. Un otrs, tā arī ir mācību stunda, jo ne visas savas idejas esmu pieņēmusi ļoti racionāli un izvērtējot visu, kas būtu jāizvērtē. Bet nākamais, man ir investora dienas grāmata, kurā es aprakstu, kāpēc esmu nopirkusi vienu vai otru instrumentu, un tajā brīdī, kad es redzu, ka tas nerealizējās, kā es gribētu, tad es mainu savu stratēģiju uz nākamajiem instrumentiem un lieku klāt, ko vēl es pētīšu, ko vēl es skatīšos. Bet atkal tas ir dzīvesveids. Tas ir dzīvesveids, kurus es piekopju un kas man interesē, un pilnīgi noteikti ar laiku atkal mana stratēģija var mainīties. Vai viesis arī var uzdot jautājumu? Jā. Viesis, jā. Es gribēju pajautāt, cik šis aptuveni prasa laika nedēļā? Nedēļā, tagad jau nedēļā tas neprasa necik, bet tas prasa aptuveni 1-2 mēnesī. 1-2 mēnesī, jā. Bet tas ir uz doto brīdi. Izkopšanas laikā? Jā, izkopšanas laikā īstenībā tas bija jau līdzīgi kā cilvēki, kas plāno skriet maratonu, viņi skrien pēc programmas, tā es sākotnēji tiešām katru dienu veltīju laiku. Zini, stundu skaitā nepateikšu, bet, kamēr man bija čekliste, kurā es sev liku uzdevumus kā treniņu programmu, vai tiešām kā treniņu programma, ar savu uzdevumu, kas ir nākamais, ko es pētīšu, ko es skatīšos. Un sākotnēji tas bija regulāri. Tas bija katru dienu, bet tas man ļoti aizrāva, ļoti patika. Un nākamais mums bija arī ar vīru jauns sarunu tēma, par ko parunāt, jo īpašums jau ir, bērni jau aug, kāzas jau notikušas, suni vēl neplānojam. Kas vispār vēl notiek? Ko nākamo varētu ieviest mūsu attiecībās. Labi, atgriežoties pie riska tolerances. Ja cilvēks, piemēram, izpildīt riska tolerances testu, viņš ieraugot, kā es, piemēram, viņš ierauga konservatīvs investors, un mēs saprotam arī, ka konservatīvs investors nozīmē, ka portfolio ir jābūt instrumentiem ar fiksētu procentu. Ja cilvēks sanāk, ka nav gatavs riskēt ar instrumentiem, kuriem ir augstas svārstības, bet tai pašā laikā šis cilvēks ir gados jauns, piemēram, kā Vilhelms. Kā viņš varētu saprast, ko tad darīt? Tā kā pēc gadiem es esmu gatavs uzņemties augstāku risku, bet pēc riska tolerances testa man tur būtu tā, it kā man jau ir 60 gadi. Jā, tāds interesants jautājums. Tad laikam jāskatās arī vienā brīdī, es domāju, gados jaunam cilvēkam jāpaskatās, kas viņam pašam ir interesanti un noderīgi
no tāda nākotnes, varbūt portfeļa veidošanas viedokļa tā, lai arī ir, lai tu iegūst interesi par to visu. Un tad es domāju, ka jādodās mazliet varbūt arī tādos riskantākos ūdeņos, jo tur, protams, risks ir lielāks, bet tur arī tā dzīves interesi tur var iegūt interesi par tirgu stipri vien lielāku arī. Jo fiksēts ienākums nogurdina. Viņš ir garlaicīgs. Arī zināmā mērā viņš ir ļoti labs. It sevišķi mūsdienās varbūt tās obligāciju likmes ir labākas nekā vēsturiski ir bijušas. Vai viņas būs ilgi tā? Visdrīzāk skatīsimies gan uz ECB likmēm, gan uz inflāciju Amerikā un visiem pārējiem rādītājiem. Bet tas tīri akciju tirgus viņš ir interesantāks jebkurā gadījumā. Un caur to, ka viņš arī ir svārstīgāks, tu iegūsti tā ir tā kā došanās mazliet okeānā. Tur ir riski, bet tur ir interesanti arī. Tas man lielā mērā palīdz saglabāt interesi arī par pasaules ekonomiku, kas notiek. Par nozarēm, kas attīstās, par uzņēmumiem nozarēs, kuri rada īpašu pievienoto vērtību, ko citi pēc tam izmanto, un kuros ir vērts ieguldīt un tā. Tas, laikam, ir tas slavenais teiciens par politiku, un lielā mērā gan jau, ka tas attiecās arī par ekonomiku, ka tu vari nedomāt par politiku, bet politika tāpatām domās par tevi. Un ietekmēs tevi. Un laikam līdzīgi ir ar finansēm, ka tu vari neuztraukt, tu vari savā ikdienas dzīvē nepievērst uzmanību kaut kādiem ekonomiskajiem procesiem, bet ekonomiskie procesi pilnīgi noteikti pievērš uzmanību un ietekmē tevi. Jā, tieši tā. Tā kā tāds, mums nav līdz galam, laikam, vairs pēdējo 1000 gadu nav tā privilēģija būt apolitiskiem un aekonomiskiem. Jā, tu nevari būt pasīvs līdz galam politikā, tāpēc, ka politika interesēsies. Var būt pasīvs investors, bet ieviešot aktivitātes vai aktīvu investoru dimensiju kaut nelielā veidā, tu arī pats kaut kā vairāk daudz ko uzzini un saprot arī, kā tu vari veidot savu stratēģiju nākotnes ieguldījumu. Jā, es klausoties jūs pilnīgi aizdomājos par savu pagātni, par to, ka es ļoti daudz gadus uzskatīju, ka mana finanšu labklājība slēpjas labā atalgojumā, un tas bija tas, kur es arī virzīju savus spēkus, mācīties, augt pa karjeru kāpnēm un gūt lielāku atalgojumu. Un tā pa īstam man radās šī sapratne par to, ka man atalgojumu, mans ienākums, vispār manas finanses ietekmē ekonomika, ietekmē tas, kas notiek ārpus mana spēka. Jā, es varu rūpēties par saviem ienākumiem, bet ir arī lietas, kas ietekmē manas finanses bez manis. Jā, es varu vienkārši gulēt, un tajā brīdī kaut kas notiekās. Un tas arī bija tāds lielais push moments, ka es gribu gulēt un saprast, ka kaut kas ar manām finansēm notiekās manā labā. Un tas bija tas push moments par to, ka es pārvarēšu bailes. Bet, zini kā, Ralf, manī bija ne tikai bailes saistībā ar zaudēt naudu, bet manī bija arī bailes saistībā par to, ka es neesmu pietiekami gudra, lai to darītu. Jo man nav finanšu izglītības, matemātika ir bijusi priekšmets, kurš man vienkārši ļoti smagi man gāja skolā. Izklausās neticami. Pēc tā, ko tu visu stāstīji pirms tam. Jā. Un tas atkal nākamais ir par to, ka tie apstākļi, kuros mēs dzīvojam un par ko mēs veidojam savu finanšu identitāti, nevienmēr patiesībā tādu mēģināšu izskaidrot. Tad izpratne par sevi un tie apstākļi, kuros mēs dzīvojam, tā patiesībā nav tā finanšu identitāte, kas ir reāla, jo mūs ietekmē, piemēram, mans matemātikas patiku pret matemātiku ietekmē ne tikai manas spējas, dotības vai kas, bet arī skolotājs attieksmi tajā brīdī. Un man likās, ka man matemātika nepadodas un cipari vispār man nav mans, un kur tad vēl tur investīcijas, kaut kāds. Bet realitātē faktiski ir sanācis otrādi, ka tajā brīdī, kad tu sāc iedziļināties, kad tu sāc darīt, tu saproti, tev padodas.
Ja, un tā finanšu identitāte viņi mainās. Lūk, un tas atkal tas nākamais par šo te baiļu pārvarēšanu. Man likās, ka es neesmu pietiekami gudra, lai to darītu. Un vienīgais veids, lai saprastu, ka es esmu pietiekami gudra, bija reāli sākt izzināt, sākt skatīties un sākt darīt. Jo, protams, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad iespējams es tiešām neesmu pietiekami gudra, lai savu investēšanas portfolio veidotu un visas formulas rēķinātu pašai. Ja visus multiplikātors, visu vajadzētu rēķināt pašai, varbūt tiešām tur būtu kaut kādā brīdī error. Ja, bet mūsdienās investēšanas process ir tik ļoti demokrātisks. Ja, un dati tev ir pieejami, tev vajag tikai viņus un vienīgi izanalizēt, un tev ir pieejami arī instrumenti, kas jau ir diversificēti, kas ir skaidri, kas ir caurspīdīgi, kurus tu vari izpētīt, kurus tu vari saprast. Un tas kopumā nospēlēja gan to, ka tas ir demokrātisks, pieejams, skaidrs, saprotams, gan arī to, ka man bija tā motivācija. Un tajā brīdī man bija tas jautājums galvā, kur es biju agrāk. Jā, man tas pats jautājums ir bijis galvā. Par nepietiekamu gudrību, jā, es domāju, tas ir ļoti daudziem šāds jautājums. Man arī jautājums ir bijis, pirms es sāku investīcijas, jā, bet es neesmu pietiekami gudrs. Man arī nav finanšu izglītība, un man arī skolā sprūda matemātika, iespējams arī tāpēc, ka es nebiju gan uzcītīgs, vai varbūt arī kaut kāds pedagoģa ietekmes dēļ, vai pavirši pateikt novērtējumu dēļ, kas man palīdz uz visu mūžu. Tas ir ļoti iespējams, bet es arī sapratu to, ka ne visu dzīvē ir iespējams izkontrolēt, un tev ir jāuzticās profesionāļiem vai profesionāliem instrumentiem. Informācijas ir tik daudz, ka tas nav viena cilvēka iespējās aptvert. Tas, ko tu vari mēģināt izdarīt, ir saprast, kas ir troksnis un kam patiešām ir jāpievērš uzmanība vairāk. Jā, noteikti tā ir. Jā, Vilhelm, tagad tu noklausījies par riska toleranci, par to, ka cilvēkiem pastāv dažādas bailes, aizspriedumi par investīcijām. Kā tu novērtē savu riska toleranci? Kā tu novērtē savus aizspriedumus? Kas tev tur ir paslēpies? Es novērtēju ar to, ka man to ir grūti izzīst no pirksta, tā teikt. Līdz ar to viena no tādām lietām, kas galvenā man ir aizķērusies šodienas sarunā, ir izpildīt riska tolerances testu, jo man tiešām nav rīku savā klāstā, lai es varētu to kaut kā citādi, man liekas, noskaidrot. Tas ir viens. Otrs, par to kaut kādu erudīciju, par to intereses veicināšanu caur vai nu kaut kādiem, izmantojot analoģiju, vai nu caur kaut kādiem raķešu suņiem, vai minimālā kaut kādā veidā dabūt azartu un skatoties uz procesiem, vai arī kaut kā lasot un ieinteresējoties par nozari, kur ir jāinteresējās. Tāpēc, ka tas tā vienkārši ir jādara, lai tu varētu kaut kādā veidā sekot līdzi procesiem, kas notiek pasaulē. Un par aizspriedumiem, nezinu, par aizspriedumiem man laikam ir grūti komentēt. Es pārāk aizdomājos par kaut kādiem procesiem, par to, kā sevi izglītot šajā. Līdz ar to aizspriedumiem, liekas, bieži vien aizspriedumiem vajadzētu, man liekas, teorētiski zust, ienākot kvalitatīvai informācijai un topot izglītotākam. Jā, un man liekas, tas tieši tā arī notiek, ka mums var būt daudz un dažādas domas par to, ko nozīmē investēt, varbūt bailes, varbūt aizspriedumi, varbūt kaut kāda neziņa, šaubas, bet vienīgais veids, lai saprastu pa īstam, kā tas ir sākt izzināt, kā teica Ralfs, sākt skatīties, ko dara citi cilvēki, kur viņi meklē informāciju,
kāds pasākums viņi apmeklē, kādi ir viņu stāsti, kāda ir viņu pieredze. Un tajā brīdī jau kaut kāda daļiņa no tām bailēm atbirst. Jā, tas ir viens. Otrs ir saprast savu riska toleranci. Jā, un iespējams arī, ja riska tolerances tests ir tas, kas sākotnēji nepalīdz un vieši jautājumus galvā, tad var arī paskatīties un pameklēt arī investēšanas iespējas, kur var sākt ar mazām summām, jā, un vienkārši arī saprast to riska toleranci reāli, un starp citu arī, demo versijas arī var pastāv arī tie saucamie paper konti, jeb demo versijas brokeriem, kur var izmēģināt ar virtuālu naudu, ko nozīmē tirgus svārstības. Tad nākamais arī to riska toleranci vienkārši sataustīt, kā es jūtos tajā brīdī, kad tirgum ir svārstības, kā es jūtos, kad es redzu ienesīgumu, kā es jūtos, kad es redzu zaudējumus. Jo mēs kaut kā šodien runājām par zaudējumiem un par tam bailēm, bet īstenībā finanšu tirgu emocijas sit augstu vilni arī tajā brīdī, kad mēs redzam ienesīgumu, un arī tad ir tāds, ko darīt? Jā. Ja, un tas arī īstenībā saistās ar riska toleranci starp citu, jo vienreiz piedzīvotās emocijas, kad mēs redzējām ienesīgumu un, piemēram, mēs neesam šo ienesīgumu nofiksējuši un nākamajā dienā mēs esam ieraudzījuši zaudējumus, tad reāli mēs uzskatām, ka mēs esam naudu zaudējuši. Un šī te pieredze zaudēt naudu var atspoguļoties nākamajā lēmumā. Ja, tā riska tolerance viņa ir interesanta un vispār kopumā emocijas ir interesants. Ļoti. Jā. Ar daudzām šķautnēm, jā. Jā, tā kā nākamais ir arī izmantot iespējas un paskatīties, kā es, kā cilvēks, emocionāli reaģēju uz tirgus svārstībām. Un, protams, un Ralfs ir arī tam piemērs, ir forši saprast, kāda tad ir man tā riska tolerance, vai viņa ir ļoti augsta, tad arī meklēt iespējas, kā es varu sevi, savas finanses, savas emocijas pasargāt, jā, un meklēt arī apzināt instrumentus ar zemāku risku. Un man arī ļoti patīk, kā Ralfs pateica, ka viņš sadalīs savu kapitālu tā kā vairākos posmos, un katram no tiem ir veltījis savu daļu. Un tas arī ir veids, kā var mazināt risku. Jā, tu it kā atstāji sev to prieku un iespēju izlietoties. Mazā apmērā. Jā, mazā apmērā iespēja izlietoties, iespēja mācīties, bet tai pašā laikā tu salīdzinoši apzināti, konservatīvi pieeji pie savu lielā kapitāla. Nu jā, un pie lielā kapitāla tur savukārt jāskatās, vai tev ir labs darījums ar bankām par valūtu konvertāciju, kas var kaut kādā brīdī atspēlēties, vai komisijas ir pietiekami labas, teiksim, pārvaldniekam, un ja tie jautājumi ir atbildēti, ka tie ir pietiekami labi, tad tas ir labs risinājums, kā samazināt savu emociju vai savas riska apetītes ietekmi uz saviem lēmumiem, ka to es nodeleģēju to profesionāļiem. Jā, un man pašai personīgi šķiet, ka ir arī jāuzdod daudz jautājumu, un kā es pat vienmēr saku, investīcijās nav stulbi jautājumi. Ja jautājums ir radies tavā galvā, tad viņam ir nozīme. Viņam ir iemesls, jā. Jā. Labi, Vilhelm, tad pildīsim riska tolerances testu, jā? Jā, uzcītīgi, un mēģināšu vismaz pa vienam rakstam dienā. Kaut kādos tajos, tu minēji Yahoo Finance. Yahoo Finance, vai es zinu, ka kādu Finance Times, Financial Times vai kaut ko tādu. Ja šis, man liekas, ļoti ambiciozi, viens raksts dienā. Es starp citu tā mācos japāņu valodu paralēli. Tā kā ir viena japāņu valodas mājaslapa, kur vienkāršākā japāņu valodā ir dažādi ziņu raksti uzrakstīti, un es cenšos vismaz vienu tādu mini rakstu izlasīt. Klau, es tagad pilnībā iedomājos, ka tu varētu vienreiz sākt lasīt finanšu rakstus japāņu valodā. Tas tā pilnīgi noteikti notiks. Viena, starp citu, man liekas, 3. lielāka ekonomika vai 4. tagad lielāka ekonomika pasaulē. Japāna. Jā, viņi ir... 3. vai 4. Man liekas, Vācija viņus apsteidz laikam. Jā, viņi ir atdzīvojušies, jo īstenībā Japānas finanšu tirgus ir... 30 gadus vai vairāk bija pilnīgi.
flat. Ja ne? Jā. Jā, un tas arī ir, starp citu, šī pieredze arī bija tā, ko es savu laiku skatījos un vērtēju, jo, ja mēs skatāmies, ka vēsturiski tirgi aug vienmēr, jā, tad Japānas pieredze arī parāda to, ka varbūt arī maksimālie rādītāji un pēc tam diezgan ilgu laiku varbūt vienkārši plakani, ja, tā kā flets. Un nākamais atkal ir tā stratēģijas, kas ļauj mazināt to vidējo vērtību un arī pie tādām situācijām vienalga turpināt uzkrāt. Jā, labi. Šīs bija raidieraksts naudas lietas. Es saku šodien paldies Vilhelmam un arī paldies Ralfam. Un klausītāji, mēs tiekamies ar tevi nākamajās epizodēs. Un, ja tev ir kāds jautājums saistībā ar šo tēmu vai nu arī ar citām raidierakstā tēmām naudas lietas, sameklē Finanšu izglītības biedrību sociālos mēdījos, Instagram, LinkedIn vai Facebook un uzdod mums šos jautājumus. Šodienai tas ir viss. Paldies, Atā! Paldies par interesanto sarunu un foršajiem sarunu biedriem. Paldies! Jā, paldies!